Dos tapas. Labvakar! Šoreiz atkal runāsim par naudu. Jo bez tās tā īsti citas tēmas laikam nav. Knabi kaimiņam piemērojas 70 eiro sodu. Ko? Tie nav nekādi joki. Ir iesākusies deflācija. Viss ir palicis lētāk un mums ir vairāk naudas, kā jebkad ir bijis. Visi priecājās, ar Baltiku atrada naudu. No kurienes nauda? Tas tak vienalga. Bet par sportu visi tiešām diezgan pasakājumi. Katru Porzinga spēli ir kā labu reklāmu Latvijai. Pasakam paldies visi kopā Verpakovskim. Māris ir noslēdzis spožu karjeru ar troks. Tātad zeltiņa rudens iedvesmo iet tālāk. Uzliec atstarotāju, ja grib, lai arī tevi kāds pamana. Velobraucēji brauc ar velo arī rudenī. Galvenais neaizmirst uzlikt vesti un ķiveri. No Ozolpils muižas ir pazudis strauss. Tātad, ja tu esi redzējis kaut ko tādu, zini, tas nav tavs. Laika ziņās viss pa vecam nebūs nekas jauns. Neviens nezin, kā tas notiks, bet būs pasaules gauns.